Mans ceļš diezgan interesants, jo es reāli esmu beidzis kokapstrādi, nevis datoriķus. Nebiju iedomājies, ka es kādreiz vispār kaut ko par datoriem mācīšu un sapratīšu, tāpēc esmu beidzis arī gadus vēlāk kā tīkla administrators. Un man pierunāja, teiksim tā, kolēģi. Tāpēc es esmu jau tagad 4 gadus reāli mācu jauniešus un, tik godīgi, man patīk. Lai gan, ka es biju pats kā skolnieks, es nekad nebiju iedomājies, ka es vispār varētu kļūt par skolotāju. Es varu dot savas zināšanas šiem jauniešiem, lai viņi tā kļūst tikpat pārliecināti, gudri, lai viņi zina, kā ar mūsdienu tehnoloģiju strādāt. Bez datora jau mēs neko nevaram iztikt. Tas ir nereāli. Es izvēlējos kļūt par programmēšanas skolotāju. Principā diezgan tradicionāli iemesli dēļ, varētu teikt. Es biju sācis jau strādāt par programmētāju, 2 gadus arī nostrādāju par programmētāju īstā uzņēmumā. Pēc tam 2 gadiem es sāku aizvien vairāk just, ka nesniedz man šis darbs pietiekoši lielu piepildījumu. Un tad es vēlējos kaut ko darīt vairāk, varētu teikt, Latvijai, Latvijas nākotnei. Un tā likās kā viena no trakākajām idejām, protams, kļūt par skolotāju. Jā, programmēšana it kā nākotnes profesija, bet noteikti ļoti mainīga profesija, jo ar mākslīgā intelekta rīkiem tas mainīsies mūsu programmēšanas ikdiena. Tomēr jau tagad mēs cenšamies ikdienas darbā to mākslīgā intelekta rīkus izmantot bieži, bet pēc iespējas censties to padarīt tādu jēgpilnu. Tu redzi, ka šie jaunieši ir kaut ko ieguvuši no tevis, viņi saka paldies vārdus. Protams, arī šī atgriezeniskā saite man ir ļoti svarīga tieši no jauniešiem. Un pēc tam arī redzēt, ka viņi ir pabeiguši skolu, jau atraduši darbu kā programmētāji. Tas ir tiešām patīkami.